Понимает, видите? СНС saprot, говорит, а сам все понимает по-русски. Vienmēr ir tik tiešām aizkustinoši skatīties, kā vienam vatņikam vienā brīdī paņem un čik sabrūk viss pasaules uzskats, pie kā viņš ir pieturējies, visas viņa vērtības, hops, un sabrūk kā kāršu namiņš. Tas notiek dažu sekundžu vai minūšu laikā. Vatņiks saprot, šajā gadījumā vatņica, ka visas šīs muļķības, ko viņa ir lasījusi rašistiskajos tiktokos vai promaskaviskajos telegram kanālos, viss tas nav taisnība, un Latvijā ir cita realitāte, nekā viņa ir iedomājusies. Atcerieties, es jau vairākos savos video esmu iepriekš stāstījis par to, ka Latvijā ir jauna realitāte jau kādu laiku, ka tie cilvēki, kas it kā saprot krieviski, bet viņi šo krievu valodu nelieto un nekad arī nelietos. Tādi kā es. Tādi cilvēki ir arvien vairāk, jo latvieši saprot, ka Latvija ir latviešu zeme, un tāda krievu valoda vai citas valodas ir tikai mazākuma tautību valoda, un pārējie tie, kas grib dzīvot šeit kopā ar latviešiem Latvijā, viņi mums pielāgojas. Protams, pielāgojas pirmkārt jau lietojot saziņā tikai latviešu valodu. Lūk, atgriežoties pie šīs vatņicas, izskatās, ka kāds viņai bija iestāstījis, ka Latvijā puse iedzīvotāji, vai kā tur parasti viņiem ir tas naratīvs, runājot krieviski. Un lūk, viņa sastapās ar viņai šo negaidīto situāciju, kad autobusu vadītājs atteicās runāt ar viņu krievu valodā. Sekoja sašutuma vētra ierakstu TikTokā, un, vārds sakot, šī kundzīte ir parādījusi savu nelojalitāti Latvijai. To, kā viņa ienīst latviešus, noskatieties to pilno video, cik viņai smagi ir runāt latviešu valodā. Jautājums, ko viņa vispār dara Latvijā, ja viņai būs ar latviešiem jāsadzīvo, un kāpēc, un galvenais jautājums, kāpēc viņa kurina naidu Latvijā dzīvojošo tautu starpā. Jo Latvijā dzīvojošām tautām ir jāpieņem, ka Latvijā pamatnācija ir latvieši, kāds ir ierakstīts satversmē, un visi iedzīvotājs savstarpējā saziņas valoda ir latviešu. Tā tas būs, un tā tam būs būt. Sauc mūžu Latvijai un, protams, slava Ukrainai!